Reiz kādā ielā, kurai cauri tecēja upe, mazā mājiņā dzīvoja brālītis un māsiņa. Mani sauc Jēkabs, hejā! Un es esmu Jēkaba māsa Sāra. Māsa izskatās noskumusi. Un Jēkabs nolēma māsu iepriecināt. Nes, kas tam Jēkabam padomā. Un Jēkabs devās ceļā sagādāt māsai pārsteigumu. Tad debesis satumsa, tuvojās negaiss. Sāra slepus nāca brālim līdzi, lai redzētu, vai viņš nenobaidīsies no zibens, bet Jēkabs bija drosmīgs. Un pēkšņi notika brīnums. Jēkabs pļavā pamanīja baltu zirdziņu. Abi uzreiz iedraudzējās un turpināja ceļu kopā. Jēkabs jāja pāri kalniem, pāri jūrām, cauri tuksnešiem. Viņš redzēja krokodīlus. Viņš drosmīgi jāja tālāk. Zirdziņš viņu nesa cauri sniegam un putenim, bet pat augstums nevarēja Jēkabu apstādināt. Kad augstums palika aiz muguras, Jēkabs nonāca pie liela, noslēpumaina meža. Te pēkšņi priekšā parādījās kaut kas neticams. Limonādes automāts! Tad lūk, kāds būs pārsteigums. Aizvedīšu māsai limonādi. Es domāju, ka māsa noteikti priecāsies. Kamēr viņš atpūtās, pēkšņi no krūmiem atskanēja balss. Kas tad te mums ir? Es esmu pirāts Snaps, un es esmu šī meža saimnieks. Jēkabs paslēpa limonādi. Kas tev tur rokās? Dod man to garšīgo limonādi, ko? Un, ja tu neatdosi, tad gals tev klāt. Viņš neapjuka un jāja prom. Nāc, Bil, dzenamies pakaļ viņam. Bet viņam taču zirgs. Sasodītais puika, es tā gribēju dzert limonādi. Jēkabs turpināja ceļu.
te pēkšņi viņa priekšā parādījās durvis. Kuras durvis izvēlēties? Uz vienām uguns, uz otrām māja. Un kuras tu izvēlētos, uguni vai māju? Es izvēlēšos māju. Un abi devās tālāk. Ejot cauri mežam, Jēkabs pamanīja putniņu. Nes kā viņš te gadījies? Kur ir viņa mamma? Viņš skatījās uzmanīgi. Jā, putniņš ir izkritis no ligzdas. Jēkabam ir laba sirds. Viņš nolēma palīdzēt. Uzkāpis kokā, viņš ielika putniņu atpakaļ ligzdā. No ligzdas nevajag lekt ārā. Mazi putniņi vēl nemāk lidot. Bet nu laiks doties tālāk. Un tad viņš jau tālumā pamanīja mājas. Es esmu mājās! Jēkabs pasniedza māsai limonādi. Tu gan esi labs brālis. Labākais brālis pasaulē. Tas bija tīrais sniegs.